Nākamais jautājums. Labdien! Man ir savs bizness. Viss ir it kā labi, taču ir kaut kāda robeža, kuru es nevaru pārkāpt. Nauda nāk, taču ne tik daudz, lai pietiktu visam un lai attīstītos tālāk. Arī klientu nav tik daudz, cik vajadzētu, lai gan tas, ko piedāvāju, ir vajadzīgs visiem. Man ir bailes, ka viņi paliks arvien mazāk. Ko darīt? Vai var kaut ko mainīt? Paldies! Paldies par jautājumu. Nezinu jūsu vārdu, taču izskatās, ka jums ir klasiskais aizliegums būt laimīgam, vai laimīgai. Tas, protams, nav mierinājums, bet, diemžēl, šāds aizliegums būt laimīgam, būt bagātam, būt priecīgam, būt veiksmīgam, būt mīlētam ir sastopams katram otrajam cilvēkam, ne tikai jums. Un to var atrisināt tikai un vienīgi strādājot ar karmu, ieraugot iemeslu, kāpēc jūs sevi šādā veidā sodāt, un tad jau jūs varat to sākt arī atrisināt. Tātad mainīt esošo situāciju. Taču izskatās, ka jums visticamāk ir arī problēmas ar naudas enerģiju. Šeit jums noderētu naudas mācība plus darbs ar karmu. Jo naudas mācība jums izcels tādas problēmas, par kurām jūs pat iedomāties nevarat, taču jums uzņēmumā ir problēmas ar naudu. Un vēl kas izskatās no jūsu jautājuma izriet, kas nevis izskatās, bet izriet, visticamāk jums ir arī saslēgums ar bailēm. Te noderēs problēmu čakras, arī plus darbs ar karmu. Tātad visu var sakārtot, ja strādā ar sevi. Un arī jums ir tādas iespējas.